Parasti es studiju iesāku ievāku. Šajā gadījumā tas tam būs izņēmums. Mēs mācāmies Rīgas mākslas ražotāju vidusskolā, bet nenosaukums uz nemāku, jo mēs mācāmies mazumtirdzniecības komercdarbību. Kā piemēram šāds priekšmets lietvedība, uzņēmējdarbība, tirgzniecības un arī grāmatvedība, protams. Un tagad neliels ieskats par to, kāda mēs esam. Mēs esam spēcīgi. Arī grāmatvedībā. Uzņēmējdarbībā. Matemātikā. Tiešniecības iegādās. Un sniegā! Gamanītis ir mūsu prioritāte. Vēl dažādi citas mācību priekšmets, kā piemēram preču pārdošanas organizācija, kurā mēs apgūstam, piemēram, kā aizpildīt pavaddokumentu. Un pats galvenais – iemācāmies patērētāju tiesību aizsardzības likumus, kas mums noderēs nākotnē. Komercdarbinieki māca aizpildīt kases ieņēmumu orderi, stingrās uzskaitskvīti un dažādus citus šāda veida dokumentus. Mūsu skolā ir izveidots mācību veikals. Šeit atrodas arī jaunāko modeļu kases apkārt, kas paredzētu regulāru treniņu vispār. Un kā arī postas sistēmas, kā arī ļoti viegli ekrānu. Vēlreiz nedaudz pastāstīt par to, ka mācoties par komercdarbinieku ir iespēja iegūt dažādu veidu certifikātus. Kā piemēram, iesniegt šāds. Kā redzat, šis dokuments apstiprina to, ka, īsāk sakot, es esmu iemācījies strādāt ar 4 veidu kases aparātu. Tas nozīmē, ka ir ļoti liels darba iespējas pēc tam. Un arī es esmu apguvis maksājumu karšu pārbaudes un pieņemšanas noteikumus. To apliecina šis certifikāts, kas arī ir iegūts mācību ceļā. Protams, ne šajā skolā, bet tā ekskursijas veidā. Un jā, vēlējos vēl pateikt to, ka mēs esam diezgan radoši. Piedalāmies dažādos konkursos. Un, piemēram, viens no šiem konkursiem ir startup konkurss. Un tagad neliels slideshows par to, kādi ir šie skatpulgi un neliels piemērs kādiem tiem vajadzētu būt. Stop! Nedaudz nopauzēsim video. Vēlējos piebilst arī to, ka mūsu skolā notiek praktiskās mācības. Un tagad jūs redzēsiet, cik profesionāli mēs spējam apkalpot klientus. Skatāmies! Pateicoties priekšmetam pārtikas produktu zinības, mēs komercdarbinieki esam iemācījušies arī ēst veselīgāk, zinot produktu uzturvērtību un kādas ēvielas atrodas tajos. Tev tur dari! Tev ko tur darīji? Nosēdies labākajā vispār izglītojošo profesionālā mācību priekšmetu skolotāju, kāds ir redzams šajos diplomos. Tagad jūs redzēt nelielu ieskatu par to, kas ir mazumtirdzniecības komercdarbinieks un ko viņš mācās. Nobeigumā gribēju pateikt, ka mēs mazumtirdzniecības komercdarbinieki esam paši labākie. Paldies, ka skatījāties! Ceru, ka jums patika video. Visu labu!